Ok, beidzot sēriju par 4 piesaistes stiliem un to pazīmēm, kā pēdējo esmu atstājusi drošo piesaisti. Par to tik daudz nerunā, jo no visām 4 tā ir vismazāk problemātiskā, taču, manuprāt, ir svarīgi tieši tāpat pastāstīt par drošās piesaistes pazīmēm, jo galu galā pat tad, ja pašlaik tev tādas nav, tad tas ir kaut kas, ko ir iespējams iegūt, risinot bērnības traumas. Un šis video var kalpot arī kā labs salīdzinājuma rīks, lai apskatītu sevi pagātnē un sevi tagad un ieraudzītu savu izaugsmi. Drošā piesaiste ir svarīgs priekšnoteikums veselīgām, foršām attiecībām kopumā, vispārēji apmierinātībai ar dzīvi un patiesībā arī labai veselībai, tāpēc šodien par to, uz ko mums visiem tiekties. Numur 1. Tev nav problēma ne saņemt, ne lūgt palīdzību. Drošie cilvēki palīdzību, ko mēs varam sniegt viens otram, uztver kā veselīgu, dabisku lietu, daļu no šīs dzīves, jo cilvēks nav vientuļa sala, mēs esam gan katrs pats sev, gan varam būt arī viens otram, un tas ir normāli. Tam pretstatā nedrošajiem tipāžiem ir citas attiecības ar palīdzību, sevišķi tiem, kas ir vairāk izvairīgajā spektrā. Jo ir šis iekšējais uzskats, ka pašam ir jātiek ar visu galā, un ja es tagad prasīšu palīdzību, es esmu lūzeris, es esmu stulbs vai tur kaut kāds vājš cilvēks, vai arī, ja man kaut ko labu izdarīs, tad es pēc tam jutīšos tam cilvēkam parādā, un viņam būs vāra pār mani, ko viņš varētu gribēt izmantot pret mani tā kā nepieņemamā veidā. Drošajā piesaistē šī visa vairs nav, jo drošie cilvēki pieņem, ka ir lietas, ar ko es varu pats tikt galā, bet ja nē, man nav jāmokās, bet es palūdzu atbalstu no citiem un tas ir ok. Un tieši tāpat es esmu gatavs palīdzēt citiem cilvēkiem, kas lūdz no manis, nepadarot to par kaut kādu milzīgu žestu, ar kuru celt savu svarīgumu. Numur 2. Tu neuztver citu cilvēku emocijas tik personīgi. Nedrošās piesaistes tipāži mēdz uztvert lietas tuvāk pie sirds, vairāk pārdzīvojot un uzreiz meklējot savu vainu tajā, kā otrs cilvēks jūtas, vai arī uzreiz metoties risināt kaut ko, paskaidrot, kā trauksmainais vai dezorganizētais, vai arī vienkārši kļūst aizkaitināti par to, kā otrs izpildās, kā tas notiek ar izvairīgajiem. Cilvēkam ar drošo piesaisti ir vieglāk nošķirt sevi no otra cilvēka enerģijas, uz to tik ļoti nereaģējot. Nu jā, uzrūca man tur dusmīgs onkulis veikalā, ko lai dara, lai viņš dzīvo ar savu rūgtumu, man ir sava dzīve. Vai arī, piemēram, ja tuvs cilvēks ir sliktā garastāvoklī, tad vienkārši nodomājot, ka kaut kas droši vien ir noticis, apjautājoties, varbūt cilvēks ir parunāt par to, vai arī viņam ir nepieciešama palīdzība, bet ja nē, tad ok, es no savas puses parādīju, ka man otrs nav vienaldzīgs, es devu ziņu, ka esmu gatavs iesaistīties, ja ir nepieciešams, bet ja nē, es turpinu savu dienu, un ja šis cilvēks pārdomās, tad zinās, kur mani atrast. Protams, var aizdomāties, kas diez ir noticis, bet tas būs vairāk kā vienkārši zināt, kā ar neradot ķermenī uzreiz tik daudz stresa reakciju kā nedrošajā piesaistē. Izvairīgie dažreiz domā, ka viņus neskar citu emocijas, bet viņiem bieži rodas aizkaitinājums vai pat riebums pret citu cilvēku kreņķiem, un viņiem neapzināti gribas tikt pēc iespējas tālāk no visa tā, kas nebūs tā, ja cilvēkam ir drošā piesaiste. Numur 3. Tu apzināti pielāgojies dažādām attiecībām. Dažreiz drošie cilvēki piekabina sev kādu no nedrošajiem tipiem, jo pamana, ka mēdz dažreiz būt trauksmaināki un dažreiz izvairīgāki. Patiesībā tas ir normāli drošajai piesaistei. Pavadot laiku ar intensīvu trauksmainu cilvēku, arī drošās piesaistes pārstāvis aizies nedaudz izvairīgās enerģijās, un tas ir ok. Es domāju, ka ik viens no mums var iedomāties savā dzīvē kādu piemēru ar cilvēku, ar kuru var pavadīt laiku, bet tikai mazos daudzumos, citādi rodas sajūta, ka viņi ir par daudz. Tomēr šeit pastāv atšķirība. Drošais tipās šo pielāgošanos vairāk dara apzināti kā neapzināti, jo labi sajūt sevi un savas robežas, un tāpat arī otru cilvēku, kamēr nedrošajiem tipiem tas lielā mērā ir pilnīgi neapzināts process. Drošais pamana,
Ok, tam otram ir daudz emociju, es labāk drusku paiešu maliņā un neļaušu tam pārāk sevi pārņemt, jo man tas nav vajadzīgs. Vai arī, piemēram, satiekoties ar kādu cilvēku, ok, tam otram vajag vairāk būt ar sevi. Es viņu uzaicināšu tikties arī rīt, bet neapvainošos, ja viņš atteiks un tā vietā mēs satiksimies pēc dažām dienām. Drošais to neuztver kā uzreiz atraidījumu, kā to uztvertu trauksmainais, bet vienkārši nolasa otru cilvēku un viņa vajadzību pēc telpas un tā, lai lietas netiek sasteigtas. 4. Tu konfliktus risini tieši un mierīgi. Nedrošie tipāži, ja situācija jau ir eskalējusies līdz konfliktam, atrodas trigera stāvoklī, trauksmainais ir savās emocijās, varbūt pat raud, varbūt papildus vēl jūtas vainīgs un nokaunējies, ka atkal viņš kaut ko grib, ko viņam nedod. Un izvairīgais no malas varbūt arī izskatās tāds mierīgs un savācies, bet tas miers viņā ir neīsts, jo viņš sevi tur ciet un neapzinātā līmenī visas emocijas raida projām tik efektīvi, ka pats var nenojaust, ka viņam tādas ir, bet virspusējā līmenī jutīs aizkaitinājumu par konfliktu. Dievs, atkal sākas šitā drāma, ko tu tur vari ņemties, kāpēc tu nevari vienkārši ar sevi tikt galā. Un dezorganizētais var iekrist kā vienā, tā otrā stāvoklī strīdu laikā atkarībā no situācijas. Bet drošajam tas miers nāk no tā, ka viņu tā netrigerē. Viņš ir spējīgs patiešām reaģēt uz esošo situāciju bez tām emocijām vai reakcijām no pagātnes traumām, ar ko mūs parasti aplej trigeris. Un varbūt arī tā, ka viņš pats uzsāk sarunu par kaut ko, kas viņu uztrauc, un viņā nav kauna par to, ka viņam ir vajadzības, ka viņam ir robežas, ka viņš vēlas atklāti un tieši par to visu komunicēt ar otru cilvēku ar mērķi situāciju atrisināt abām pusēm pieņemamā, skaidrā veidā. Šī pieeja ļoti atšķiras no tā, kā konfliktus risina nedrošās piesaistes pārstāvji. 5. Tu jūties labi gan attiecībās, gan ārpus tām. Drošai piesaistēji arī, protams, var būt vēlmes, gan pēc attiecībām, gan arī vēlme varbūt kaut kādā dzīves posmā būt vienatnē, bet nav milzīgas atšķirības sajūtā par sevi pašu, ja salīdzina starp to, kā jūties attiecībās un kā jūties ārpus tām. Tu jūties labi savā ādā abos gadījumos un neuzskati, ka, piemēram, būs attiecībās jāziedo daļa no sevis un no tās, diemžēl, jāatsakās, kā neapzināti sevi uzskata izvairīgie vai dezorganizētie, kas domā, ka viņi paši var būt tikai esot vieni. Vai arī trauksmainiekam ir vēlme un vajadzība pēc attiecībām, un tā mēdz būt slimīga un jau uz tāda izmisuma robežas, jo viņu pašvērtība ir tik ļoti zema, un tāpēc viņiem liekas, ka bez otra cilvēka, ka viņi nekas nav, viņi ir defektīvi un nepilnīgi un nespēj justies labi paši ar sevi, jo neprot sevi emocionāli regulēt. Drošie jūtas labi savā dzīvē un izvēlas būt attiecībās, jo vēlas dalīt savu dzīvi ar kādu un justies labi arī kopā, un viņi arī ir spējīgi šādu partneri pievilkt, jo dziedinājuma rezultātā vairs nav vajadzības pēc savu traumu atspoguļojumu otrā cilvēkā. Esot savā autentiskumā, var satikt citu autentisku cilvēku un turpināt pieredzēt šo dzīvi kopā. Un, ar satikto cilvēku tomēr atklājas būtiskas, neatrisināmas nesadarības. Drošais tips spēja aiziet no tādām attiecībām daudz vieglāk un ātrāk, kā jebkurš nedrošais tips, un arī emocionāli izsāp šķiršanos veselīgā veidā, spējot pēc tam dzīvot tālāk, nevis gadiem velkot līdzi bijušos, nespējot aizmirst un tā tālāk. 6. Tu spēj just līdzi citiem, bet sajūtās nepazaudē sevi. Drošie cilvēki spēj pārunāt ar citiem emocionāli intensīvākus un smagākus notikumus, pieredzot otra cilvēka emocionālās izpausmes un, protams, jūtot līdzi, jo emocijas ir normāli mūsu dzīves sastāvdaļa. Bet droši nepieļauj, ka otra cilvēka emocijas liek viņiem pilnīgi iemesties tā otra cilvēka perspektīvā un pazaudēt sevi, kā to mēdz darīt trauksmainie.
Vai arī nemēģina skatīties uzreiz uz izeju brīdī, kad enerģija telpā kļūst nērta, jo baidās pazaudēt sevi un tic, ka tas citādi noteikti notiks. Attiecīgi, drošās piesaistes pārstāvji ir tie, kas vislabāk prot tā saucamo telpas turēšanu, būt klātesoši cilvēkiem viņu sāpēs, esot līdzjūtīgi un pieņemot cilvēku šajā brīdī tādu, kāds viņš ir, un sniedzot viņam savu uzmanību. 7. Tev ir ok būt atkarīgam un paļauties uz tuvajiem. Ar šo es nedomāju būšanu pilnīgi atkarīgam no otra cilvēka, jo tad visu tavu labklājību pārvalda kāds cits, kas atrodas ārpus tevis un tā neizklausās laba ideja, bet ir iespējama veselīga atkarība un paļaušanās uz citiem cilvēkiem. Uzticēšanās vistuvākajiem, ka viņi rīkosies tavās labākajās interesēs, un šajā vietā zelta vidusceļā dzīvo drošās piesaistes tipāži. Viņi neatdod sevi visu citu cilvēku rūkās, kļūstot līdzatkarīgi, bet pietiekami uzticas dažiem tuvākajiem, lai kādas viņiem specifiskas dzīves jomas, kā partneri, piemēram, ir vienojušies, spētu paļauties uz tiem citiem cilvēkiem pilnībā, atdodot viņiem kontroli. Protams, arī drošās piesaistes cilvēkiem gadās vilties citos, bet viņi neiet pa dzīvi ar tādu automātisku, neapzināto uzskatu, ka citiem nevar uzticēties, viņi mani noteikti pievils, es varu uzticēties tikai pats sev, kā tas, piemēram, saslēdzas ar izvairīgo vai dezorganizēto cilvēku. 8. Tu citu cilvēku uzvedību redzi balansētā veidā. Ko es ar to domāju? Drošie cilvēki saprot, ka mēs, cilvēku bērni, esam sarežģīti, ka ir tik daudz lietu, kas mūs ietekmē, un ka visam vienmēr ir savi plusi un savi mīnusi, un drošie cilvēki spēja uz otru cilvēku skatīties vienlaicīgi apzinoties gan viņu trūkumus, gan kaut kādu varbūt nelīdz galam korektu rīcību, bet te pašā laikā redzot arī cilvēka gaismu, un to, kas viņiem ir kopīgs un citas labās lietas. Trauksmainajiem, piemēram, patīk idealizēt savu partneri, redzēt viņu labāku, kāds viņš patiesībā ir, bet izvairīgie savukārt mēdz būt pārlieku kritiski pret partneri, un viņus var aizkaitināt pat sīkumi, ko viņš pats būtu darījis savādāk kā tas otrs, jo trūkst empātijas pret otru cilvēku un to, ka viņš ir citādāks cilvēks un neprot savādāk. Cilvēkam ar drošo piesaistes stilu, ja viņš ir strādājis ar sevi un ticis galā ar nozīmīgām bērnības traumām, ir salīdzinoši viegli skatīties uz pagātni ar zināmu mieru un izpratni par notikušo, gan emocionālā, gan racionālā izpratnē. Jā, bija visādas sačkarētas lietas, kas radīja dažādas sāpīgas emocijas un daudz, kas no tā nebija pareizi, taču daudz, kas arī nevarēja notikt citādāk, jo vecākiem vai citiem iesaistītajiem pašiem trūka izpratnes par sevi un dzīvi, un arī viņi bija sāpināti tāpat kā es. Tāpēc drošais cilvēks spēja apzināti skatīties uz dzīvi un to, kā viņš vairs neatkārtos citu vai savas kļūdas, spējot dzīvot autentiskāk, labestīgāk un mīļpilnāk. Un to es arī mums visiem novēlu. Ceru, ka tev šī informācija bija noderīga un interesanta, un ja tā, tad priecāšos, ja padalīsies ar šo video tālāk un vairāk cilvēku varēs uzzināt par emocionālo piesaisti. Pavisam drīz, 15. aprīlī, sāksies mans 7 nedēļu kurs par emocionālo piesaisti, kurā es detaļās stāstīšu par visdažādākajiem nedrošo tipu atšķirībām, kā piesaisti ļoti jaudīgi ietekmē attiecības un konfliktu situācijas, un arī par to, protams, kā dziedināt savu piesaisti, nokļūstot savā veselumā un iegūstot drošo piesaisti. Tā ka, ja vēlies pašos pamatos sākt risināt savas attiecību problēmas un piedzīvot beidzot patieso sevi, aicinu tevi pieteikties uz kursu, detaļas būs pieejamas tepat pie video. Un, protams, sekot cilvēku dabai sociālajos tīklos, gan Facebookā, gan Instagramā. Un, ja vēlies individuālu atbalstu darbā ar sevi, tad sūti man ziņu, jo es būšu tepat.